Tātad, mani draugi, esiet sveicināti jaunajā sadaļā, saucas jautājumi un atbildes, un lai ilgi un dikti nav jāraksta atbildes uz jūsu jautājumiem, nolēmu izveidot labāku video, lai varētu labāk paskaidrot un arī parādīt, kas un kā, un atbildēt uz jūsu jautājumiem jau vizuāli. Lūk, mana interneta lapa un skatāmies tad pirmos komentārus. Pirmais komentārs, bet tikai, ja tos 10% visi maksā vienam, tad kāda buljona pēc to naudu sūtīs zemāk esošie. Tā, es domāju, ka nav skaidrs, kādā tad veidā cilvēki īsti gūst peļņu. Nu, es domāju, šis cilvēks nav noskaties arī video kursus, bet tagad centīšos ātri paskaidrot, kas un kā līdz ar to. No paša sākuma. 6 līmeņi mana matrica vai piramīda. 6 līmeņi. Tas esmu es. Tie mani uzaicinātie 5 draugi. Obligātais nostījums, lai būtu ciet pirmais līmenis. No katra drauga pa $1 sanāk $5. Jums jāsaprot to, ka katrs jau piereģistrētais, viņam veidojas savs konts, viņam veidojas sava piramīda, un savā kontā viņš ir pašā augšā. Tāpat kā es esmu pašā augšā. Viņš, teiksim, jau neredz mani vairāk. Viņš sāk savu darbu, viņam, lai izveidotos pirmais līmenis, aiztaisītos, viņam jāuzaicina vēl 5 cilvēki. Viņa uzaicinātos es redzu, un no viņiem man atskaita tās komisijas pa $1. Gan man atskaita tās komisijas, teiksim, no viņa draugiem, no šitā draugiem, gan arī viņam, viņa kontā, viņa matricā, viņam atskaita tās komisijas $5 no katra. Jums to jāsaprot, ka katram ir savs konts, katram ir sava piramīda, un viņš sāk savu darbu. Un tie, kas ir zem manis, es viņus redzu. Savukārt, viņš jau neredz mani savā piramīdā. Es domāju, tas ir skaidrs. Un jo vairāk cilvēku, jo lielāka peļņa. Man ir, teiksim, šis te cilvēks manā otrajā līmenī, bet savukārt viņam tā ir pavisam jauna matrica, viņš ir pats pirmais, viņam vēl nekādu uzaicinātāju nav, neviena uzaicinātā nav, bet savukārt, lūk, šim te cilvēkam, teiksim, šis te jau ir 5, viņam ir ciet pirmais līmenis, šitam ir ciet pirmais līmenis. Es domāju, tas ir skaidrs. Nekā sarežģīta pilnīgi nav. Labi, šo te izskatījām, nākamais jautājums. Tev tā piramīda tajā bildē tāda dikti nestabili izskatās. Un ja vēl tā sanāk, kādā sānu zarā cilvēks atmet ar roku, tad vispār apelsies uz sāniem. Un kas tad? Un tā tālāk. Lūk, par šo te jautājumu es sazinājos ar saita administrāciju, un man ļoti viegli paskaidroja, kādā veidā tad aizpildāks tukša vieta, ja, teiksim, šis te cilvēks atmet ar roku un lauž līgumu PayPalā. Tikko jūs esat lauzis līgumu PayPalā, ka jūs nemaksāsiet vairāk tos $10 ik mēnesi. Tikko beidzas mēnesis, jums ir jāmaksā $10, bet jūs esat lauzis līgumu, līdz ar to jums ir konts ciet, un jūs vairāk nepiedalāties sistēmā. Tātad, ja man, teiksim, ir 3 līmeņi ciet, nu vienalga vai nu 3. nav vēl līdz galam ciet, ja 2. līmenī, teiksim, cilvēks atsakās no dalības, tad automātiski sistēma paņem jebkuru cilvēku no 3. līmeņa un aizpilda tā saucamo robu 2. līmenī. Un tas ir viss, nekā sarežģīti. Kāpēc tas tā ir? Jo, ja man, teiksim, būtu jau ciet 5 līmeņi, tur jau vairāk 1000 cilvēku, un, teiksim, no 3. līmeņa kāds cilvēks pazūd. Un, lai man
Nav jāmeklē un nav jādomā, ka kāds atsakās, kādam kaut kas nepatīk, līdz ar to sistēma automātiski aizpilda tukšās vietas. Ja, teiksim, ir tikai 2 līmeņi ciet un lūk, šis te cilvēks aiziet prom, un 3. līmeņa vēl nav, neviena cilvēka 3. līmenī nav, tad savukārt šim te jāuzaicina būs 5. cilvēks, un tas ir viss. Ja ir kaut viens cilvēks 3. līmenī, tad no 3. līmeņa tas aizpilda tukšo vietu 2. līmenī, un tas ir viss. Nekā sarežģīta nav. Tātad, 3. diktīva tēma, nu labi, tas viss tā. Video kursos es skatījos, kad komentāri visiem daudz maz skaidrs. Es domāju, tiem, kas noskatās video, ir daudz maz skaidrs. Tātad vieglākais veids nonākt uz reģistrēšanas lapu vai uz sākuma lapu, klikšķinam šeit un spiežam piedalies. Līdz ar to pirmais video galā. Būs nākamie jautājumi, būs arī nākamās atbildes. Pagaidām paldies!